Otrā nodaļa – Līgavaiņa atgriešanās. Kas tu esi, gudrs vai ģeķis? Bet dienu un stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne dēls, kā vien tēvs. Jo kā vienos dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo tā kā tais dienās priekš ūdens plūdiem, tie rīja un plītēja, priecājās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noā iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas. Tiekams plūdi nāca un aizrāva visus. Tāpat būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. Divas malas dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu kungs nāk. Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi. Mateja 24, 36 līdz 44. Bībele saka, ka pēdējās dienās būs tādi, kas sacīs, kur ir viņa atnākšanas zīme, atļauj man tev sacīt, viņš nāk, viņš vēlas, lai tu būtu gatavs, un vienīgais veids, kā tev kļūt gatavam, ir būt pildītam ar svēto garu, pildītam ar eļļu. Kur tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēls par savu saimi tiem dot barību savā laikā? Svētīts šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā daram. Patiesi, es jums saku, viņš to iecels pār visām savām mantām. Mateja 24, 45 līdz 47. Tev jādzīvo ar apziņu, ka Jēzus atnāks šodien. Esi gatavs un negaidi, ka viņš ieradīsies pēc 100 gadiem. Tomēr ir daži cilvēki, kas saka apmēram šādi. Mēs nevaram sūtīt bērnus uz koledžu, jo Jēzus nāk. Mēs nedrīkstam precēties pašreiz, jo Jēzus nāk. Mēs nedrīkstam pirkt šo māju tagad, jo Jēzus nāk. Nē, tev jāturpina sava ikdienas dzīve, plānojot uz priekšu. Tomēr esi gatavs, jo viņš var ierasties jebkurā brīdī. Vai esi gatavs nomirt tieši tagad? Ja neesi gatavs, tev jābūt gatavam. Mums jābūt gataviem visu laiku. Esi gatavs sludināt, esi gatavs lūgt, esi gatavs sniegt liecību un gatavs nomirt šajā pašā mirklī. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt un iesāks sist savu darbu biedrus un rīt un plītēt ar plītniekiem, tad šā kalpa kungs nāks tādā dienā, kur viņš to negaida, un tādā stundā, kas viņam nav zināma, un to satrieks un tam dos algu. Ar liekuļiem. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Mateja 24, 48 līdz 51. Tieši tas notiek daudzās draudzēs pašlaik. Viņi saka, mans kungs kavējas nākt. Tā viņi sāk viens otru sist un ēd un dzer kopā ar pasauli. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretīm. Bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras, jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnauda un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretīm. Mateja 25, 1 līdz 6. Es tev saku, gars sauc, redzi, līgavainis nāk, redzi, līgavainis nāk, redzi, līgavainis nāk. Viņš nāk, viņš nāk. Nav svarīgi, ko tu par to domā, nav svarīgi, kam tu tici vai ko saka tavu teoloģija. Viņš nāk. Viņš negaida, kamēr tu to sapratīsi un sacīsi, labi, kungs, tagad tu vari nākt. Viņš nāk.
Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus, bet ķeķīgās sacīja gudrajām: Dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest, bet gudrās atbildēja un sacīja: Tā ne, lai nepietrūkst mums un jums, bet noeita labāk pie pārdevējiem un pērciet sev. Un kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja: Kungs, kungs, atdari mums! Bet tas atbildēja un sacīja: Patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Mateja 25, 7-13. Vai vēlies tikt atrasts ar tukšu lukturi? Ja neej ar Dievu, tu ej pret viņu. Ja esi savā dzīvē atdzisis, nespēji lasīt savu bībeli, nespēji lūgt un nespēji pielūgt Dievu, tad kaut kas ir nepareizi. Tavā dzīvē vajadzīga svētā gara eļļa.